Давай. I'm ready. Kā saka, beidzot esam savākušies neformālajā puspiedzērušās stāvoklī, kur divi vīri var, kā saka, parunāt. Mēs šovakar nedzeram. Jā, davai. Ok. Labvakar, mans mīļais divkainais lūriķis. Ir piekdienas vakars, kā redzi, atvainojamies par galda izkārtojumu. Un mainot formātu mūsu kanālā, es esmu pievērsies nedaudz interviju formātam, un šodien esmu aicinājis ciemos pārstāvi no Centrometal LV, Mr. Jevgeniju Dedelu, kurš mums nedaudz pastāstīs par Centrometal. Jo pēdējos 10 gadus, īstenībā šogad domāju, ka jau būs 10 gadi, ka Centrometals tirgojas Latvijā, jo 8 gadi aprit kā cēsis pēc 2 nedēļām, tā tad varētu būt visi 10. Nu, zini, jā, īstenībā tā godīgi sakot, viss tas pasākums sākās vēl drusciņā ātrāk, varbūt pat vēl vairāk nekā 10 gadi. Bet tā nopietni tas sākās, jā, 10 gadu atpakaļ. Jā, par šiem 10 gadiem tas ir sasniedzis top 1 brendu Latvijā, nenoliekšu, protams, bet te rodās jautājumi. Kas ir lielākie izaicinājumi? Kas? Centrometālam vai man? Tieši personīgi. Tas ir viens tas pats. Tas ir viens tas pats, jā. Zin kā, lielākais izaicinājums mums vienmēr bija un būs, tas ir pakārtoties klientu vajadzībām. Jo, teiksim, mūsu moto un tas mērķis, jā, kāpēc mēs vispār to visu uzsākām, tas bija iedot cilvēkam to risinājumu, ko viņš vienmēr ir meklējis. Lai viņam ir tas rezultāts, ko viņš ir gaidījis. Jo, zin kā, teiksim, ja mazliet paiet maliņā no tava jautājuma, jā, jo, kad es uzsāku darbu šitajā jomā, es sāku ar, kā montāžnieks. Es montēju apkuras sistēmas un tālāk runāju ar klientiem un, teiksim, ieteicu viņiem. Un tajā brīdī es sastapos ar tādu ne problēmu, tas bija vienkārši tāds jautājums, ja, ka ļoti daudz ražotāji nevarēja nodrošināt to, kas bija vajadzīgs klientam tieši tajā brīdī. Strādājot ar klientu, strādājot ar viņa pieprasījumu, bieži tu sastapies ar to, ka nav izpratnē par to, ko pirmkārt cilvēks grib un kādi ir izējas dati. Saproti? Jo cilvēks atnāk, viņa saprašanā viņam ir māja, un tas arī viss. Bet klients neiedziļinās par to, ka mājas ir dažādas, un viņa vēlmes ir arī ļoti, ļoti dažādas. Ja? Un viņš atnāk ar vienkāršu jautājumu, man vajag, lai man ir silti, bet izējas dati un vispār jautājumi, ko viņam ir jāuzdot, ir ļoti daudz. Un bieži vien daudzi tirgotāji, ražotāji un viss pārējie, viņi vienkārši tos jautājumus izlēš. Tāpēc es tagad pēdējā laikā esmu iesācis klientiem interesēties par katlu. Ceļš tie, kas interesējas laicīgi, uzdot uzdevumu, aprakstat, ko jūs gribat. Jā. Tātad ir daļēji advancēti klienti, kas jau saprot, kas ir recirkulācija. Tātad es gribēšu recirkulāciju. Tātad mēs paredzam jau mūsu apkuras sistēmā pareizo boileri. Nevis sākam tagad ķīmiķot un ņemties un čakarēties tur, kur nevajag. Tātad nedaudz iedziļinamies, izprotam, jo bieži vien visiem liekas, vienalga, ka tikai mājās ir silts, bet tev nākamos 15-20 gadus ar to vienalga ir jāsadzīvo. Bet arī, zin kā, tas ir tāds. Ko nozīmē mājās ir silts, jā, jo, teiksim, mājās var būt silts ar kaut kādiem vieniem izējas datiem, un tev, pieņemsim, ikdienas rutīnā tas siltums izmaksā, pieņemsim, tik un tik, jā. Un komforta līmenis ir tāds un tāds, jā. Jo, kā es jau teicu pirms tam, atkarībā no tā, kāds ir darba uzdevums un no kā tu sāc, jā, kas tev ir par to ēku, jā, teiksim, kāda viņa ir, kā viņa ir uzbūvēta, kādi ir apkuras ķermeņi un kāds ir apkuras, teiksim, hidrauliskā sadalījums un tā tālāk. No tā izrietot, tu jau sāc plānot, kas tev ir vajadzīgs tālāk, jā, jo tas ir ļoti svarīgi. Jo beigās, teiksim, tas būs tas noteicošais, kas kā pateiks, tavu ikdienu tālākos 10, kā teicu, 15 gadus
būs tev blakām, tad tas tavu ikdienu nodrošinās. Nedaudz tā haotiski mums tas saruna aiziet, bet, protams, es piekritīšu, jo pēdējā laikā ir izskausta problēma, kad klienti mēģina salīdzināt kvadratūru draugam A un draugam B. Tātad vienam patēriņš tāds, otram patēriņš tāds. Jums jāsaprot to, ka mājas atšķirās, mūsu ieradumi atšķirās, hidroliskās apsaistes atšķirās. Ir santehniķi, kuriem galvenais vienalga. Ar vienalga ir, es sapratu tā, ka ir santehniķi, kas neizprot līdz galam. Viņi neizprot līdz galam kopainu. Viņi neiedziļinās. Viņiem ir bail no sarežģītiem automatizācijas risinājumiem, lai gan viņi nav īstenībā sarežģīti. Viņi cenšas viņus izvairīt. Zini kā, es tev drusku pārtraukšu. Viņiem nav bail no sarežģītuma. Ja? Viņiem vairāk ir bail no tā, ka ir jāiedziļinās. Tas ir laiks. Tev vienkārši jāapstājas, tev Bet izstāsti, piemēram, kāpēc vēl joprojām trīseļu vārsti tiek uzstādīti rokas režīmā? Nu kāda jēga no tā visa? Es pēc tam aizbraucu, viņš 20 gadus nav kustināts, viņš ir iekaļķots, viņš ir metams ārā. Tāpēc, ka es tev vēlreiz saku, neviens negrib iedziļināties. Iedziļināties tajā jautājumā, ka, teiksim, agrāk, kad jebkurš, teiksim, enerģijas avots bija samērā lēts, tev nebija, tev nebija izaicinājums tam jautājumam pikarties. Tev bija vienalga. Tu iedevi konstantu siltumnesēju kaut kur, vienalga kur. Grīdās, radiatoros, pūtējos un tā tālāk. Un tev bija labi. To, ka tev tur zudumi liekas cirkulācijās, to, ka tev zudumi neizolētajos cauruļvados, to, ka tev zudumi pieņemsim no tās pašas automatizācijas un tā tālāk, visiem bija viena alga. Jo, teiksim, tie 10, 15, 20%, ko tu iegūsti, tas nebija tik svarīgi un nebija tik principiāli. Jā. Bet tagad, dotajā, teiksim, mirklī, ja, kad jebkurš, teiksim, enerģijas avots ir samērā dārgs. Ja. Labi, ok, tur ir savas nianses, runājot tur, pieņemsim par elektrību, vēl kaut ko, ja, atkarībā no sezonas. Bet kopumā tas ir dārgi. Protams. Bet cilvēki pēc ieraduma iet to ceļu, to pašu, jo viņam ir vienkāršāk neiedziļināties. Tieši tā, neiedziļināties. Teiksim, neiegrimt kaut kādos tur aprēķinos, vēl kaut kamā. Viņš dara tā, kā viņš darīja 20 gadus atpakaļ. Un viss. Un tas arī viss. Tas nevienam nav interesanti. Ja, bet, ja tu gribi dabūt pareizo rezultātu, tev drusciņi pie šitā jautājuma jāpiestrādā. Nav svarīgi, teiksim, kā, jā, vai tu veic, pieņemsim, kaut kādus precīzus aprēķinus, vai tu vienkārši aizēji tīri, teiksim, no loģikas viedokļa. Jā, tu, pieņemsim, ja pie maniem atnāk klients un saka, davai, man jāapkurina metāliskais nedalīts angārs, es gribu siltumsūkni. Jā. Nu, tas ir tās vienkārši piemērs, tagad neiedziļināmies vienkārši piemēra pēc. Jā. Es viņam saku, tev tas nedara. Nedara un viss. Es negribu iedziļināties aprēķinos. Nav jēga apstriept šito jautājumu, jo tas nestrādā un nekad nestrādās. Un jebkurš ražotājs, kas saka, ka tas strādā, viņš, teiksim, neteikšu, ka viņš melo. Jā, viņš vienkārši distancējas no tā jautājuma apspriešanas. Vienkārši viņam nav svarīgi. Šeit ir divas izdevuma pozīcijas. Tātad izdevums, cik tev maksā, uzstādītojs un izdevums eksploatācijā. Jā. Tas ir tas, par ko ļoti daudz nedomā. Cik man tas izmaksās eksploatācija. Visiem vajag lētāk šodien, lētāk montēt, lētāk darbu. Cik man tas izmaksās rītā eksploatācijas? Par 10 gadiem būšu tā pārmaksājis, dēļ tā, ka es šodien lētāk to visu izdarīju. Viennozīmīgi. Un tāpat man bija video, pieņemsim, par Islandi, kur tika vecās betona grīdās štrobēts iekšā štrobes, respektīvi sagatavot štrobes, likt iekšā silto grīdu caurules un visu strādā un visu Latviju. Un es uztaicu video, kurā teicu, žēl, ka Latvijā īstā nevar. Protams, ka bija čupā komentāriem, kā nevar rekas likt izštrobēšanu, cilvēki nedomā līdzi. Un kā reiz sakrit tā, ka dara 2 nedēļu nobīdi, pie manis veikala ienāk cilvēks, kurš tieši atbrauc no Islandes, viņš ir celtnieks, viņš saka, tur ir vienkārši paradoks. Pirmkārt, jāatcerās viena lieta, kāpēc teicu, ka Latvijā tā nevar. Islandē siltums nāk no zemes pats. Vienkārši viņš lien ārā. Viņš maksā kāpēc. Otrs, ka viņi ne tikai štrobē grīdās iekšā, viņi bieži vien tā betona tur nav, viņi liek uz zemes. Naturāli liek uz zemes. Viņam ir tas siltums tik lēts, ka viņam tā siltināšana neatmaksā. Tas pats tāds, ko
Gadus 20 atpakaļ es saskāros Krievijā rekuperācijas sistēmām, ka viņam bezjēga. Krievija neizmantoja ne siltumsūkņus, ne rekuperāciju, jo viņam ir tik lēta, ka viņam nekad dzīvē tas neatmaksāsies. Mēs dzīvojam citos klimatiskajos apstākļos un citos izdevumos. Respektīvi, mūsu izdevumi par siltumu ir ievērojami lielāki nekā tas ir daudzās citās valstīs, līdz ar to siltināšana un pareiza hidrolika ir svarīga. Un mūsdienās arī automatizācija ir ļoti svarīga. Tātad mēs sākam piedomāt un kontrolēt par to, kaut vai kādu temperatūru mēs kur dzenājam. Tas vakars būs baigi garais. Ļoti labs. Esmu paigi, nu davai iedzeram, davai. Stop. Es negribu. Davai, labi. Paigi, uz kā mēs palikām? Uz hidrolisko apsaisti mēs daudz apspriedām. Nu, nedaudz, mazliet. Esmu priecīgs, ka esmu ciemos pie tiem. Tas ir ļoti interesanti. Nē, tu pareizi pateici. Teiksim, sava darba ietvaros bieži vien runāju arī līdz šim laikam, neskatoties ne uz ko. Runāju, pieņemsim, ar Baltkrievijas, Krievijas, Kazahstānas un visiem pārējiem, teiksim, cilvēkiem, kas nodarbojas mūsu sfērā. Un, jā, pieņemsim, mani nesen, neiepriecināja, bet lika pasmaidīt viens tāds gadījums, ka es viņam saku, kāpēc jūs atrodaties tik tuvu Ķīnai, esot tik labās attiecībās ar Ķīnu, kāpēc jūs neizmantojat tādu fīšu kā siltumsūknis? Gaisūdens, pieņemsim, ja? Tas ir ļoti reti izplatīts tur. Un viņi saka, kas tas ir? Apriekš, kā mums tas vajadzīgs? Jo viņam elektrība maksā, pieņemsim, tur 4 centi visu laiku. Visu laiku. Nav atkarīgi, teiksim, mēs tagad esam jau mazliet iemācīti ar tām biržām, ar nakti, dienu, ziemu, vasaru, visu un pārējo un tā tālāk. Bet viņi, mēs visi dzīvojam 21. gadsimtā, zinām par tehnoloģijām un tā tālāk, bet viņiem tas nav aktuāli, jo viņi dzīvo citos izējas datos. Saproti? Ko es arī runāju iepriekš, ja? Kāpēc mēs savādāk pieejam pie jebkura apkuras risinājuma. Ja? Tev jāsaprot izējas dati. Ja tev ir elektrība par 0 centiem, bezlimitētā daudzumā, tad tev nav jāsaspringst ne par ko. Tu vari paņemt jebkuru pašu vienkāršāko, pašu lētāko risinājumu un atrisināt jebkuras savus jautājumus. Un tev nav jāsaspringst ne par ko. Ja? Bet, ja tev tas nav pieejams, tad tu sāc izvērtēt tālāk. Un tev jāatrod, kā saka, tas kaut kāds vidējais labākais risinājums. Tas ir best buy, kā saka, teiksim, angļu valodā. Ja? Tev jādabūna tas balans. Starp to, kāda tev ir izējas dati, kāda tev ir māja, siltinājums, kāda hidroliskā sistēma, kas tev ir pieejamais, pieņemsim, energoavots, teiksim, jebkāds. Tas nav svarīgi, ja? Un tā tālāk. Un tad tu no tāda viedokļa tu jau sāc skatīties uz to jautājumu kopumā. Un teiksim, agrāk tas nevienu neinteresē. Bet tagad tas paliek aktuālāk un aktuālāk. Tagad tas ir ļoti būtiski. Protams, pie mūsdienu izmaksām par energoresursu, arī darbspēku izmaksām, piemēram, ļoti daudz pēdējos gados pārgājus granulām. Pēdējais gads mums bija šī sabojāja to situāciju, jo cilvēks saprata, ka granulas mēdz arī palikt dārgāks. Tas ir tirgus neparedzamība. Jā, tas ir tāds moments, spontāns. Tagad viņš atgriezies normālā stāvoklī, viss ir daudz maz ciešumi. Bet stāsts par to, ka kaut kādā mirklī daudzi saprata, ka algot kurinātāji, ceļš, pieņemsim pašvaldības ēkās, ir ievērojami dārgāk nekā uzstādīt automatizēto granulu katlu vai degli. Jo darba spēka izmaksas ir ievērojami lielākas nekā uzstādīt kaut kādu automatizēto risinājumu. Tu redzi, teiksim, ļoti labs piemērs, bet tas jau ir tāds, teiksim, tuvāk industriālajiem risinājumam. Protams, tas ir daudz lētāk, bet vispār kopumā automatizācija tas ir svarīgi. Pat vienkāršajā privātmājā dzīvoklī un tā tālāk. Kā tu pats zini, ja, teiksim, mums jebkura, teiksim, telpas uzsildīšana, tas ir tāda progresija, ja, jo tu vairāk mēģini uzsildīt līdz lielākiem grādiem, jo tu vairāk tērē to enerģijas daudzumu. Ja. Tātad, ja tev ir, kā tu teici jau pirms tam,
iekīlējis trīspušnieks, ja, kas stāv kaut kādā vienā pozīcijā, tu visu laiku mēģini uzsildīt to, ko tev nevajag sildīt. Tātad tu vienkārši tērē enerģiju bezjēgā. Tāpat arī ar šito visu, ja, ka pēc tiem kurinātājiem un tā tālāk, ka pēc cilvēki pāriet no malkas uz granulām un tā tālāk. Jo tas katrs grāds, katru stundu, bet, ja tu paskaiti tā kopumā, ja, pēc tās pašas granulas, ja, cik viņas tur var tajā stundā saražot, ja, tas ir nenormālīgs gada griezumā, pieņemsim, ja tu paņem, pieņemsim, 5-10 gadu griezumā, tas ir nenormālīgais naudas summas, nenormālīgais. Tur ir jāizriet arī no tā, jo bieži vien cilvēki nesaprot, ja viņi uzliek kaut ko, pat uzliekot granulu katlu, beigās atnāk atpakaļ un saka, mums tur, teiksim, ir tādas un tādas tur pretenzijas par to, ka, tā vai šitā tur nestrādā pa lielas patēriņš tā tālāk, un tu, kad sāc tam jautājumam burties cauri, tu saproti, ka viņiem, pieņemsim, cirkulācijas sūknis neslēdzās ārā, tad, kad viņiem ir sasniegta temperatūra telpā, ja. Ok, tas it kā, tā liekas, bet, ja tu pieeji pie tā jautājuma tā, neiedziļinoties. Kas tur ir? Strādā, viņš strādā, tur tērē viņš savus 30 vatus un tērē, ja? Bet tieši tā, bet viņš dzesēs šķidrumu, viņš patērē tos patus 40 vatus tajā stundā, vēl, un tas saliekās, visas šitās maziņās nianses saliekās beigās, tur 20-50 eiro, un tā tālāk. Un tas beigās gada griezumā paliek diezgan daudz. Viens no pirmajiem, izaicinājumiem, kas man bija, kad ļoti daudz cilvēku saka pāriet no malkas uz granulām, bija problēma tāda, ka mēs malku nereitinājam. Cik mēs nokurinam, tik mēs nokurinam. Tā kā mēs uzstādām granulas, tur mums ir mājas, mums sāk vieglāk kontrolēt. Sāk jautājumi rasties, kāpēc tāds patērīši? Tas, ka es metu tur kurtu vai vienu pēc otras malkas pagalis, visu cauru. Ej uz mēžu, gatavojas, susinu un tā tālāk. Kurināju, lai to būtu savu piesildīt. Un pēkšņi granulās man aiziet ļoti liels apjoms ar naudu, jo es te jau varu sākt vieglāk kontrolēt. Un ļoti daudz klienti sāk ar to, ka viņi sāk skaitīt to malku un daudz nāca ar jautājumu, kāpēc man tāds patērīši? Un te ir tā problēma, ka ļoti daudz veco sistēmu. Mums ir ļoti daudz sistēmu, kur ir vienkārši ielikt tie paši pieminētie trīsceļu vārsti bez jebkādām automatizācijām. Kaut kādā mistiskā vidusstāvoklī, tātad, ja mums ir kaut kāda 60 grādi, mēs pa sistēmas laiku zinājām 60 grādus ārā ir plus 10, mums varbūt pietikt ar 35 vai 40 grādiem. Mierīgi. Un mēs zinājām 60, mēs neiedziļinamies, mēs vienkāršāk ir atnākt pie katla pārdevējiem un paprasīt, kāpēc man tāds patēriņš ir. Tas ir jautājums, kas pēdējos, es nezinu, laikam 10 gadus man ir ļoti aktuāls. Teiksim, nesen, nesen, tāds ļoti spilgts piemērs tieši runājot par šo jautājumu. Ja, mēs tur vienai gados vecākai dāmītei izreikinājām, samainījām to sistēmu, uzlikām automatizāciju un tā tālāk. Lai viņiem būtu vieglāk dzīvot un tā tālāk. Un pēc mēneša viņi uzzvanīja ar pretenziju par to, ka man nestrādā sistēma. Kaut kas neiet un tā tālāk. Mēs bijām aizbraukuši uz objektu apsakotu. Un es atbraucu ar visām mērierīcēm. Un mēs nonācām pie secinājuma, ka tas ir tikai viņas iekšējais iestatījums. Jo viņa saprata, ka viņai nestrādā sistēma tām dēļ, ka viņai radiatori bija augsti. Jā, klasika. Jā, viņš ir augsts, man mājās ir augsts. Jā, tieši tā. Nē, bija daudz vairāk, tur bija kaut kādi 4 vai 6, es tā tagad līdz galam neatceros, bet pati feature bija tāda, ja, ka mēs atbraucām, nomērījām telpas temperatūru, mēs nomērījām āras temperatūru. Visu, ko mēs varējām izdarīt, mēs izdarījām, katls strādāja, viss ideāli. Bet lielākā pretenzija bija pret to, ka radiators ir augsts. Ja? Un, redzi, mēs paši vēl esam tādā kā inercē pēc tā laika, kad mums nevajadzēja neko skaitīt un tā tālāk, kad viss tas bija, labi, nebija bez maksas, okay, bet bija savādāk. Bet bija savādāk, jā. Bet tagad mēs gribam kaut ko, optimizēt, bet mēs vēl nevaram pārslēgties no tās saprašanas, ka mums vajag, lai mums raģiks visu laiku ir karsts. Jā. Bet tas nav vajadzīgs, jo pa lielam, ir tāda periodi kā rudens pavasaris, jā,
Tev jau nevajag siltumnesēju tik lielu un radiatoru tik karstu, lai dabūtu to telpas temperatūru tik lielu. Ja? Bet kaut kas tur nav labi. Bet neviens nesaprot to par to, ka tev uzsildot, pieņemsim 1 litru ūdens uz 1 grādu, tev vajag kaut kādu konkrētu enerģijas daudzumu. Ja? Un ka, teiksim, tas katrs grāds, viņš ir bezjēdzīgi uzsildīts. Un tu vienkārši tērē. Un, man nācās ļoti ilgi, teiksim, paskaidrot tai dāmītei, jo viņa bija tādā jau, sirmajā vecumā, jā, un viņai bija grūti to saprast, bet es viņai paskaidroju, un tad viņa saprata to jēgu. Ja, un, tad, kad viņai tie rēķini samazinājās uz 40–50%, viņi saprata, kas ir, kāds ieguvums ir. Ja. Kad radiators ir augsts, tas nenozīmē, ka tev ir telpā ir augsts. Ja. Un tā tālāk. Ja. Tādu piemēru ļoti daudz. Man ir viens pats smieklīgi banāls piemērs, kad klients nopērk no manis teču kontrolierus, uzstāda viņus un zvans viens no teču termoregulatoriem vispār nestrādā. Mums ir augsta grīda, veļas telpā, vēl ir žāvētavā. Tāpēc, ka tur ir 26 grādi visu laiku. Jā, tāpēc, ka žāvētājs un tur ir salīdzinoši silts. Un vienkārši termoregulatorā ir ielikt 22 grādi un viņš slēdzās ārā. Jā. Un, protams, ka nācās uzlikt 24 grādus un līdz ar to sistēmu strādāja, viss bija normāli. Bet atkal, redzi, šajā pašā pieņemsim keisā mēs varam atkal atnākt līdz tam, ka tev jāizvērtē izējas dati. Ja viņi grib silto grīdu, tad vajadzēja likt sensoru, kas, teiksim, skatās ne tikai gaisa temperatūru, bet arī grīdas temperatūru. Tieši tā. Jā, teiksim, risinājumi ir jebkuram variantam, bet tev ir jāaiziet no tā, kāda tev ir izējas dati un ko tu gribi dabūt beigās. Ja? Un tad tu vari dabūt klientam to teiksim, pakāpi, kad viņš ir apmierināts. Un beigās teiksim, maksā vai mazāk, vai teiksim, ir vairāk iegūst to komfortu, ko viņš grib un tā tālāk. Jā, nākamais banālais variants, ar ko es saskaros, reģionos ir ļoti daudz paštetes sistēmas ar čuguna radiatoriem, kur uzstāda granulu degli, bet uzstādot granulu degli, viņi nesaprot vienu momentu, ka viņiem nav apstāšanās punkta. Ja tev nav uzlikts telpas termostats, viņam nav apstāšanās punkta. Tātad viņš strādā balstoties uz katla temperatūru, bet ņemot vērā, ka mums ir atvērtā sistēma, kura visu laiku cirkulē, kamēr mēs neizlīdzināsim temperatūru mājā ar mūsu katlu, tikmēr mums viņš ārā neslēgsies. Un tad sākās jautājumā, kāpēc viņš man strādā, man apnika, viņš strādājas, viņu izslēdz ārā, viņš padziedzas, viņu slēdz iekšā un tā mēnešiem ilgi, līdz klients vienkārši uzsprāgs pa gaisu. Tas ir tas pats. Atkal atgriežamies pie tā paša jautājuma, kas ir konceptuāls jautājums. Ja? Tev, veidojot savu sistēmu, tev viņu ir jāizvērtē, jāsaprot, ko cilvēks grib. Beigās tu jau vari rast kaut kādu risinājumu. Nākamā lieta. Jā, nākamā lieta. Pāļu bazārs. Paigi, davai iedzeram, davai. Stop. Es negribu. Davai, labi. Paigi, uz kā mēs palikām? Uz hidrolisko apsaisti mēs daudz apspriedām. Nedaudz mazliet. Tas ir par to, ka pārāk maz uzmanības montāžnieki velta hidroliskai daļai. Ne tikai hidroliskai daļai. Nē, tā saprot, hidrolika tas ir tā, ka kā mēs montējam pirms 20 gadiem, tā mēs turpinām strādāt. Pēc kaut kādas savas rutīnas, viena šablona. Labi, klausies. Atceries to storiju, par ko mēs runājām ar tevīm jau kaut kādas 10 gadus atpakaļ. Par mašīnām. No Vācijas. Atceries vai ne? Kāpēc mēs pirkām mašīnas BU no Vācijas? Un kāpēc vācieši viņas tirgoja tik pa lētu? Pēc, ka viņiem salīdzinoši dārgs darbspēks. Tieši tā. Viņiem nebija izdevīgi tās mašīnas remontēt un celt augšā, bet mums bija daudz izdevīgāk tās mašīnas remontēt un celt augšā. Un tām dēļ tagad mums ir pilnīgi tas pats. Montāžnieki saprot to, lai viņam nopelnītu to, 1000, 2, 3, 5, 10 mēnesī. Nav svarīgi.
Tas ir tā, tīri informācija. Viņam jāizdara kaut kāds gabaldarbs, kaut kādā laikā. Tieši tā. Tāpēc neviens arī negrib iedziļināties tajā jautājumā. Bet tas nav tikai montāžnieku tēma. Jā. Es viņus ļoti labi saprotu. Jo te ir arī klienta tēma, jo neviens arī negrib. Bet ir arī otra puse, kā piemēram Jurijs Kaļiņins. Labi. Kas ierobīja pa savu katlumā ievērojumu summu un velta laiku analizēt. Tāpēc es nepabeidzu to, teiksim, savu teikumu, bet ir arī klienti, kas motivē montāžniekus nepievērst uzmanību tām detaļām, jo viņus neinteresē. Viņiem vajag dotajā brīdī tas un tas. Un būtu ļoti labi, ja tas izmaksātu 200 eiro. Ja? Saprot to ideju, ja? Ka neviens neiedziļinās tajā izvērtēšanas procesā. Teiksim, Respektīvi, tavu doma ir tāda, ka viņi neskatās ilgtermiņa izdevumu. Tieši pat nav tīri ilgtermiņa izdevumi. Jautājums ir par saprašanu, kopējo saprašanu. Saprotam, priekš cilvēkiem tas nozīmē to, ka mēs neiedziļinamies mūsu eksploatācijā nākotnē. Vai nu man tā mājas apkurss sistēma izmaksās 100 eiro vai 150, es tajā vispār neiedziļinos. Pilnīgi precīzi, jo nevienu neinteresē, kas ir pēc tam. Ir vajadzīga, teiksim, momentāna kaut kāda izdevība vai neizdevība. Es pats esmu iekritis savā laikā uz šito pašu, uz savu pirmo būvniecību, kas man bija dzīvē. Ja? Man likās, es tur to izdarīšu, ja, un es iekonomēšu, un man tad būs tā laime beigās. Bet pēc tam, kad es sāku to visu analizēt un saprast, kāpēc man sanāca tās kļūdas beigās, es sapratu, ka šeit es izdarīju kļūdu, te es izdarīju kļūdu, jo es tajā brīdī nebiju iedziļinājies jautājumā un nebiju, pievērsis tam jautājumam, padziļināt uzmanību. Un tā ir problēma, jo mēs, visi dzīvojam šajā, tas ir kaut kāds šoks vai postpadomju vai vēl kaut kāds. Tas ir šoks, jo mēs pārējām pasaule mainās. Mēs pārējām no vienas sistēmas uz citu. Jā, no 90. gados bija tas, un 2000. gados ir pavisam savādāk. Jā, un mēs pārējām no vienas sistēmas uz otru, un mēs neievērojam kaut kādas tās nianses, ko mums vajadzētu ievērot. Un tagad pieņemsim, kāpēc es pieeju pie visa savādāk, jo es esmu izgājis tiem visiem jautājumiem cauri, kā montāžnieks, kā pasūtītājs un tā tālāk. Un tagad, ja pie maniem atnāk klients, viņš dažreiz nesaprot, kāpēc es neatsaku, kāpēc es reaģēju uz viņa tām tieksmēm un uz tiem izējas datiem tā, kā es reaģēju. Jā, viņš domā, ka kāds nenormāls. Jā, kāpēc viņš man piedāvā risinājumu, kas man nav izdevīgākais šajā momentā. Saprot? Bet es skatos jau mazliet tālāk. Skatos no tā, kādi man ir izējas dati. Ja man izējas dati ir pareizi, konkrēti, es viņus labi izprotu, ja es iedziļinājies esmu, tad es uzreiz viņam saku, ka tas tev neder, tev vajadzētu varbūt šitā, padomājiet par to, padomājiet par šo, ja? Ko jūs gribat no šitā, kā jūs gribat realizēt šito jautājumu. Ja? Bet redziet, kā cilvēki, viņi tiecās visu vienkāršot. Tā ir, tāda ir tā psiholoģija. Ja? Mēs gribam, lai mums ir vienkāršāk, lai nav kaut ko jārisina, lai nav kaut kur iedara. Šo visu nāk atmiņā man viens skolotājs teiktais, mēs neesam tik bagāti, lai pirktu lētas lietas. Nē, redzi, bet lētums tas arī ir. Arī tas nav. Runa tikai par lietām, runa iet par visu šo ideoloģiju, kad mēs visu gribam lētāk šodien. Tagad, dotajā sekundē, jā, tieši tā. Ja visi skatās uz to, visi grib izsludināt tenderi, kur kā piedāvā, bet arī par tiem katliem un visu to pārējo ir tik daudz atšķirības starp tiem katliem un komforta līmeņiem, respektīvi to pašu nelaimīgo biodomu, kurš
periodus. Bet viņš grozās. Labi, davai, negribu, teiksim, ja ir iespēja, davai neiedziļināmies kaut kādos brendos vai vēl kaut kur. Jo tas jau... No manas skatu punkta ir tā. Nav svarīgi, kāds ir brands, ko jūs paņemat. Svarīgi ir tas risinājums, ko jūs izstrādājat. Un ja tas brands un tas risinājums sakrīt un tā logika, tad jūs iegūsiet to, kas bija tajos ievaddatos, ko jūs esat iedevuši. Jo, teiksim, ko es varu pateikt? Es esmu strādājis ar daudziem brandiem, kā montāžnieks savā laikā, tur 15-20 gadus atpakaļ. Ir iespējams arī pašu labāko brandu teiksim, ielikt tādā situācijā, ka viņš nestrādā. Ja. Un tad tev liekas, es esmu nopircis Mercedes, bet kāpēc viņš neatbilst tam, ko es gribu? Tāpēc, ka tu esi iedevis nepareizus ievades datus un neesi pareizi izvēlējies to vektoru. Viss tā ir. Es pilnīgi piekrītu. Te ir ļoti plaša tā tēma, un viss tā tēma galu galā atgriežas pie hidrolikas. Jo, piemēram, dažas siltumsūkņu pārstāvji savā laikā nopirkuši pie manis granulu katlu, un viņi neizprotot hidrolisko situāciju, viņi sabojā iespēju, jo klients jau ko dara, viņš vispirms vaino katlu. Tu aizbrauc uz objektu un tad konstatē, ka tev pieņemsim, stulbs piemērs, kā Džeki veido hidrolisko sistēmu, tātad tev ir katla loks, tev ir mājas loks ar 3 vārstu uz radiatoriem, un uzreiz viņam pakaļā ir pievienots 3 vārsts uz to grīdu. Burtiski viens otram pakaļā. Jā, okay. Labi. Šī ideja strādā, tātad mums nāk lielāka turpgaita, mēs savu 3 vārstiņu pazeminām uz radiatoriem, atdzistusī turpgaita mums ceļo uz silto grīdu. It kā loģiski. Līdz tam mirklim, kamēr beidzās pieprasījums uz radiatoru sistēmu, 3 vārsts aizverās, augstā atpakaļgaita no grīdas iespiežās radiatoros, nodzasē sistēmu un atkal 3 vārsts atverās. Kaut gan mums viņu nevajag vairāk. Ļoti te ir daudz tādi elementāri stulbi piemēri. Vaino jau ko? Katlu. Un vaino katla pārdevēja, jūsu sistēma nestrādā. Tas, ka montāžnieks neizprot hidroliku, tas, ka montāžnieks nesaprot, cik liela nozīme tomēr tam ir. Tā ir problēma. Tā ir milzīgā problēma. Milzīga. Tāpat es tev atkal mazliet pārtraukšu. Teiksim, no mana aspekta lielākais jautājums, kas man biežāk līdz manīm atnāk, kā līdz tehniskam speciālistam, tas ir akumulācijas tvertne. Kas tā tāda ir? Vai viņu vajag tur siltumsūkņu sistēmā, vai viņu vajag granulu sistēmā un tā tālāk, tur malkas katlu un tā tālāk. Un bieži vien, pat ja tu pareizi aprēķini akumulācijas tvertnes tilpumu, kopumā. Ja sistēma ir hibrīda ar kaut ko, nesaprotot, kā strādā hidraulika, nesaprotot, kā strādā slāņošanās, nesaprotot vispār, priekš kam tā akumulācijas tvertne ir vajadzīga, montāžnieks to visu, ko tu esi ieguldījis, teiksim, izstrādes procesā, vienkārši nogalina. Un tad beigās cilvēks atkal ir neapmierināts. Jo iedomājies, vienas caurules pievienošanas vietas izvēle, vai nu tu viņu pievieno akumulācijas tvertnes apakšā, vai tur, teiksim, vidusdaļā vai augšdaļā, nosaka patēriņu 15-20% ietveros. Protams, un tas ir vienkārši nenormālīgi tāda, kā sāpīga tēma, ko tu gribi dabūt. Un cilvēks it kā gribot dabūt kaut ko adekvātu, gribot būt zaļš, gribot izmantot pēc iespējas, teiksim, siltumsūkņu tehnoloģijas, tur malkas katla tehnoloģijas. Teiksim, siltumsūknis tu strādā līdz kaut kādiem grādiem, malkas katls līdz kaut kādiem grādiem, vai granulu katls nav svarīgi. Viņš ir izvēlējies pareizās iekārtas. Viss ir ļoti adekvāti, viss ir super, bet beigās kaut kāda kļūda tieši hidroliskai apsaistē noved visu līdz kaut kādai nulē. Jā. Un tas, priekš manīm, tā ir lielākā problēma. Kad cilvēki nerunā, kad cilvēki nesaprot. Ļoti daudz. Es pat biju šokā, kad bijušais mans kolēģis, kas jau vairāk kā 20 gadus nodarbojas ar projektēšanu. Ļoti labs projektētājs. Neizprot akumulācijas tvertnes slāņošanos, respektīvi stāsta par to, ka
objektā vienkārši fiziski grūti dabūt vertikālo tvertni, ka mēs viņu bazīsim horizontāli. Bet viņi neizprot, ka slāņošanās vairs nenotiks. Viņi ātri izmaisīsies un efekts vairāk no šī nebūs. Jo par slāņošanos, ja kādam interesē, man ir viena doktora disertācija, lejupielādēta angļu valodā, Boša dokumentācija, kur Boša pat liek iekšā tvertnēs sietus, lai šo slāņošanos, ūdens maisīšanos dalītu. Tā ir tik svarīgs moments, kad... Kas atkal, teiksim, mūsu tvertnēs ir ļoti adekvāti par to, ka mums, pieņemsim, ievados ir hidrauliski atdalītāji uzreiz. Jā. Nu, salīdzinoši, pieņemsim, kaut kādām citām tvertnēm. Tas, kāpēc mēs to esam izveidojuši? Jā. Nu, teiksim, centrometālās. Nu, jo mēs no paša sākumā saprotam, ka tās tvertnes tiks un izmantotas un izmantojās, kā, nu, lai tā slāņošanās notiek pareizi. Lai tev nebūtu liekā maisīšana kaut kur ar kaut ko, ja, un tā tālāk. Tāpēc, nu, tā ir. Tas ir ļoti būtisks. Tas moments, kad akumulācijas tvertnes mēs izvēlamies vertikālas, jo mums vajadzīga šī ūdens slāņošanās, un tajā mirklī, kad apakša ir atdzisus, bet augša vēl ir silta, mēs viņu varam izmantot. Un jo lielāka siltķermeņi mums ir, jo zemākās temperatūrās mēs varam izmantot šo augšu, respektīvi atdzesēt līdz 30 grādu mierīgi, ja mums ir siltāts grīds. Un ļoti daudzi to neizprot, bet par akumulācijas tvertnēm arī ļoti daudz jautājumu ir brendi, kas raksta komentārus, ka vispār neizprotam, kāpēc vajag muļķības pēdējās, bet tad, kad prasi argumentus, kāpēc nevajag pazūd, klusu, bet te ir koks ar diviem galiem. Akumulācijas tvertnei, teiksim, automātiskiem katliem ir jābūt pareizajam tilpumam. Viņš nedrīkst būt pa daudz. Nekādā gadījumā, jo es esmu pieļāvis kļūdu, atstājot vecās tvertnes, kas ir milzīgs un pa lielu. Tieši tā. To, ko es gribēju tagad tieši tev pateikt, jā, ka izdaram tā, par akumulācijas tvertnēm es tev piedāvāju izdarīt pilnīgi atsevišķu video, jo labi, ok, tas ir viens, bet pa lielam tā tēma ar akumulācijas tvertnēm, teiksim, saistībā ar dažādiem siltumražotājiem, tā ir ļoti cimpralīga tāda tēma, kas, nu, es uzskatu, ka viņai vajag veltīt lielāku uzmanību. Mums tādas ir divas. Izplašanās traukerī. Jā, piekrītu, ļoti piekrītu. Un tāpēc es saku, teiksim, par izplašanās traukiem un akumulācijas tvertnēm es tev piedāju uztaisīt atsevišķu raidījumu, jo ja mēs tagad sākam runāt par akumulācijas tvertnēm, mēs nebeigsim vispār nekādu. Jo tur ir tik daudz nianses, ka, nu, nezinu, vienas kaut kādas, viena adekvāta video ietvaros mēs nevaram to apspriest. Tas ir mans piedāvājums. Tik plaši mēs jau pēdējās 20 minūtes. Jā, runājam par akumulācijas tvertnēm. Jā. Tikai par hidraulisko daļu. Tieši tā. Tikai un vienīgi par hidraulisko daļu. Vēl ir viena lieta. Runājot par to neiedziļināšanos, respektīvi, ka santehniķim nav laika. Kas mani fascinē, ka daudzi neizprot to momentu, kad katram ražotājiem, labi, katrs mums ir dzelzs. Dzelzim tā vērtība ir tāda, īstenībā lielākā vērtība ir tajā automātikas daļai. Viņa prasa daudz vairāk ieguldījums, darbu, no ražotāja skatu punktu. Bet par ko es stāstu? Par to, ka katrai automātikas sistēmai ir sava loģika, uz kā viņa ir balstīta. Jūs nevarat veidot vienu slēgumu priekš visiem granulu katliem, jo arī runājot par centrometālu. Tātad mums ir Peltex, kas ir balstīts uz 4 vārstu, kur loģika ir pavisam savādāk. Un ir degļa risinājums, kur loģika vispār ir savādāk. Jā, es atkal zinu kā, Jur, es nevaru nepiekrist, teiksim, nevienam tavam vārdam. Visi čot, ka tu visu pareizi pateici. Bet atkal mēs atgriežamies pie tēmas, kas ir nenormālīgi plaša. Bet es piekrītu, jā, ka visi, ne visi, labi, 90% no montāžniekiem, viņi nemēģina iedziļināties automātikas logikā. Un, ja tu nesaproti, kā saistīt logiku, automātikas logiku ar hidraulikas logiku, kas tev ir vajadzīga, nu, teiksim, tajā risinājumā, ko klients vēlas, atkal mēs iegūstam pretrunu. Un jebkura pretruna, viņa uzreiz prasa enerģijas ieguldījums. Viss, tu tērē vai tur, tu tērē vairāk.
Un, ja tu tērē vairāk, strādā viss ne tā, kā vajag. Labs piemērs. Atkal nesen Balskā. Cilvēks izvēlējies mūsu produkciju, viss bija ieprojektēts, viss bija it kā pareizi ieprojektēts, jo es pats biju to projektu apstiprinājis un tā tālāk. Bet montāžas ziņā cilvēks bija izvēlējies montāžnieku, kuru es nebiju pazinis. Neko sliktu par viņu nevaru pateikt. Jā, bet cilvēks, kas montēja, viss bija smuki. Katla nebija ideāli. Viss tur bija čotka, uztaisīts smuki un tā tālāk. Bet montāžnieks, kā saka, nebija iedziļinājies un nebija izpratis to loģiku, kā strādā mūsu iekārtas. Cilvēks pēc 3 mēnešiem, jo tā bija, kad viņš bija uzstādījis, tas bija septembris, uz decembra tur kaut kādu vidu. Protams, ka viņš bija jau sapratis, ka kaut kas strādā nepareizi. Liels patēriņš, nepareizi pelni, kūp, melns dūmvots un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Sazinoties ar manīm, jā, ok. Mēs sarunājam vizīti un tā tālāk. Es biju aizbraucis. Un, kā pareizi pateikt? Nevaru neko pateikt sliktu par montāžnieku. Montāžnieks bija visu izdarījis pareizi. Pie tam, ka katla bija ļoti smuka. Bet, nesaprotot logiku, nebija izdarīti 3 maziņi punktiņi, kurus, tur pieņemsim, 2 stundu laikā es biju izlabojis tajā brīdī, kad es biju tur uz vietas. Tajā laikā, kad es vēl ar to nodarbojos fiziski. Ja? Un cilvēkam patēriņš samazinājās uz 48%. Uz pusi. Un cilvēks uzreiz ieraudzīja baltus dūmus. Ieraudzīja uz to, ka viņam nav tur kaut kāda 5 maisa dienā, bet 2 maisa dienā patēriņš granulām. Un tā tālāk, un tā tālāk, un tā tālāk. Bet fīča bija tajā, ka nebija ievērota tā logika. Pirmā kļūda bija. Jā, viņi bija uztaisījuši mazo katla loku. Viss bija pareizi uztaisīts, viss bija super. Bet motors bija ne 30 sekundžu, bet 140 sekundžu. It kā sīkums. Nu, tāds. It kā uz kuru nevajadzētu, teiksim, to nepievērš uzmanību. Jā, kāda starpības? 140 sekundes vai 30 sekundes. Jā. Bet tajās 140 sekundēs katla logikā, pieņemsim, katls startējās, stabilizējās, ieiet darba fāzē un pēc tam ieiet dzēsēšanas fāzē. Ja tev ir 30 sekundžu motors, kas vada katla loku un, teiksim, kontrolē katla darbību pēc atpakaļ gaitas, tad tu pēc 30 sekundēm tu jau saproti, kamēr tev stabilizācijas fāze iziet, kad tu ieiet darba fāzē, viņš jau iedod tev atpakaļ gaitu normālu, un tad viņš iet un tur, teiksim, savā darba fāzē vibrē. Ja tur ir 140 sekundes, viņš nepaspēja saprast, ka viņš ir uzsildis normāli, viņš saprot, ka viņš ir pārkarsis, jo tas motors, kas regulē, ja tas motors, kas regulē aizsardzību pārāk lēni strādā, viņš saprot, katls saprot, ka viņam vajadzētu slēgties ārā, un viņš tajā brīdī, kad tas motors pa 140 sekundēm atverās vaļā, viņš tajā brīdī saprot, ka viņam jāiet uz gulēšanu. Viņš aiziet dzēsēšanas fāzē, motors atverās, viņam noiet, teiksim, siltuma noņemšana sākas, bet katls nav uzsils, un viņš atkal saprot, ka viņam ir pieprasījums, un viņš atkal sāk startēties un tā tālāk. Granulu katlam tas ir nepieņemams. Tas ir nepieņemams. Tas bija viens, redzi, tik maziņš, tik nenozīmīgs jautājums, kas kopumā tam risinājumam iedeva nenormālāko to atdevi. Jo ir jāpievērš uzmanību katram sīkumam. Katram sīkumam tev ir jāsaprot, kā strādā, ko dara un tā tālāk. Un kurā brīdī? Tā vienkāršot runājot, lielākā problēma, ko es gribu iemācīt cilvēkam, ka jūs redzat katru, tātad viņi atved zeltsgabalu neiedziļinoties, un viņi saisa vienu apsaist visiem. Jā. Visiem. Bet viņi nesaprot, ka tā loģika ir pilnīgi katram katla automatizācijas risinājumam pilnīgi savādāk. Jā. Un tam ir ļoti liela nozīme, kā viņš darbosies. Es to piekrītu. Bet sākotnēji mūsu intervijas temats bija, kas ir lielākais izaicinājums? Labi, tu redzi,
kā... Pāļi bazārs. Klausies, pagaid. Jur. Nē, viss ir čotka. Viss ir ļoti labi. Zini, kāpēc mēs esam novirzījušies no tā sākuma temata? Jo palielam tas temats ir ļoti sāpīgs kopumā. Un mēs varam, un es arī no savas puses apsolu, ka mēs, teiksim, mēģināsim izveidot arī tās sarunas arī tādā pašā vienkāršā gaisotnē. Arī teiksim, par to tematu, par katru atsevišķi, par ko mēs esam tagad runājuši. Ja? Pieņemsim par tām schēmām, par to hidroliku, par akmulces tvertnēm, par siltumsūkņiem un tā tālāk. Mēs to obligāti izrunāsim. Bet kopumā izaicinājums priekš mums, teiksim tā, ja mēs apkopojam visu, ko mēs runājam priekš manīm, lielākais izaicinājums ir tāds, ka dabūt klientam maksimāli iespējamo viņu, viņu vēlmju nodrošināšanu. Ja? Pēc iespējas neievirzot viņu kaut kādā nenormālākajā, teiksim, naudas ieguldījumā. Ja? Respektīvi panākt to, ka tā klientam ir savu vīziju, ka tā vīzija īstenojās dzīvē tieši tā, kā viņš ir iedomājies. Un tas ir mums izaicinājums. Tas ir ne tikai vienkārši ikdienas darbā, bet arī, teiksim, kopumā plānojot arī jaunos produktus, arī attīstot mūsu esošos produktus un tālāk. Jo mēs strādājam pie automātikas pilnveides, mēs strādājam, teiksim, arī pie jauno produktu izstrādes. Tagad mums pirmie iet siltumsūkņi ar ūdens sagatavošanu, ar akumulācijas tvertni un tā tālāk. Tie tower varianti, tu pats zini, par ko es runāju. Jā, tas ir mums izaicinājums. Mums izaicinājums ir piedāvāt tirgumu to un klientam, kas viņam ir vajadzīgs un par ko viņš būs priecīgs. Ja?